Uzņēmums Viesu līči savu darbību sāka 1991. gadā kā dārzeņu audzēšanas zemnieku saimniecība Līči, kurā audzēja gan lauka dārzeņus, gan siltumnīcās audzētos tomātus, gurķus, papriku, arī ziedus un garšaugus. 1998. gada vasarā pirmos viesus uzņēmām pašu celtā un mājīgi iekārtotā ceļmalas kafejnīcā Zemnieka cienests. Ēdienu pamatsastāvdaļa ir līčos audzēti dārzeņi. Ikdienu viesus lutinām ar siltiem pašu ceptiem pīrādziņiem, plātsmaizēm un citiem konditorēs našķiem. Gardās brokastis, pusdienas un vakariņas neatstās vienaldzīgu nevienu krodziņa apmeklētāju. Ievērojām, ka pacienājušies viesi nesteidz aizbraukt, un pēc gada ganībās ierīkojām bērnu rotaļu un atrakciju laukumu. No agra pavasara līdz vēlam rudenim Līču ganībās bērnu priekam un vecāku atlogošanai jautri ripo un lēkā traktoru vilcieniņš Lecīgā slieka. Lagūnā bērni vecāku pieskatīti vizinās velolaiviņās, pa sliedēm kāda ģimene traucas velodrezīnā, bet no augšas to visu vēro velohopteru pasažieri. Tāpat mazajiem piedāvājam izbraukt ar velokartiem, vizināties ar karuseļiem un tā kārtīgi izšūpoties šūpolēs. Savukārt drosmīgākajiem un atraktīvākajiem apmeklētājiem ir iespēja pārbaudīt savu lokanību un veiklību kaķa takās un ripojošajā ratā. Dabas un ūdens mīļotāji, gan lieli, gan mazi, var izbraukt ar kuģīti Frīdu. No 2002. gada viesnīciņā Naktsmājiņa piedāvājam naktsmītni nogurušajiem ceļniekiem 5 labiekārtotos numuriņos, tā skaitā luksusu numuriņu ar kamīnu. Šobrīd krodziņš Zemnieka cienests var uzņemt kompānijas līdz pat 55 personām, kā arī ir iespēja rīkot dažādus pasākumus visiem dzīves gadījumiem – svinības, banketus un kāzas līdz 150 personām. Pie mums ciemojas bērnu grupas līdz 60 personām, kas 2 stundas izbauda atrakcijas un pamielojas ar cienestu. Arī pieteiktas turistu grupas varam paēdināt stundas laikā. Turklāt ēdienu cenas viesus nekaitina.